Kādēļ vispār veidoju video par savu programmēšanas epopeju un kā man veicās ar video veidošanu? Arī par šo dažiem cilvēkiem bija interese. Man doma bija sekojoša. Man ļoti nepaveicās ar taimingu, ar kādu es gāju iekšā IT jomā, jo brīdis, kad IT piedzīvo lejupslīdi, ticiet vai ne, bet nebija labs brīdis, lai pašmācības ceļā mēģinātu kļūt par programmētāju, jo bija zināma programmētāja pārprodukcija un nevienam tos jaunos baigi nevajadzēja. Līdz ar to tas bija ļoti liels apgrūtinājums, bet tā viena lieta, ko es jūtos iegūs, ejot tam visam cauri, ir šis stāsts. Un arī stāstam mūsdienās ir vērtība, ka cilvēki var likt sevi sociālos tīklos, publicēt sevi. Proti veids, kā es skatos uz šo, ir, ka, lai no šī stāsta kaut kādu vērtību arī izvilktu, tas ir jāizstāsta un tas ir jāpublicē. Un vispār uz tādu sevis publicēšanu es skatos kā uz veidu, kā likt sevi situācijās, kur man var paveikties. Protams, arī kaut kāda strateģiska vērtība. Jo tas, ka cilvēki par tevi kādreiz ir dzirdējuši, ir ļoti noderīga un vērtīga lieta. Papildus tādam strateģiskajam domu gājienam, arī tīri tādā emocionālā līmenī bija sajūta, ka ļoti daudz tādas emocionālas sāpes jātur sevi iekšā bija. Protams, draugiem šur es kādreiz jau par to visu biju stāstījis, bet nekad nebiju nevienam izstāstījis visu pilno stāstu, jo ikdienā nekad nav iespējas tā stundu no vietas runāt un visu pastāstīt. Līdz ar to arī tīri tā psiholoģiski priekš manis liels atvieglojums, ka man sajūta, ka man tas viss nav jātur iekšā vienam. Plus arī tāds papildus atvieglojums īstenībā nāk jūsu tādi jaukie vārdi no cilvēkiem, kurus pat nepazīst, kuri ļoti empatizē un dalās arī saviem grūtajiem pārdzīvojumiem, ejot iekšā programmēšanā. Tas tā ļoti psiholoģiski, emocionāli ļoti atvieglojuši, veselīgi un bijis arī, varētu teikt, terapeitiski priekš manis paša. Un tad vēl bija jautājumi par to, kā veicās ar šī video veidošanu. Ļoti viegli. Tās visas idejas man jau vairākus mēnešus pa galvu mētājās, un man jau ļoti ilgi gribējās to visu izstāstīt, tā kā es varēju tur visu arī vienā tādā monologā nostāstīt. Protams, es pirms tam sagatavojos, pāris stundas veltīju, lai visu tā saliktu smuki pēc kārtas, kas īstenībā arī bija diezgan viegli, jo es jau arī stāstīju visu vienkārši, kā tas gāja pēc kārtas. Un tad varēja visu vienā laidā arī izstāstīt, tā kā no tāda gatavošanās viedokļa bija ļoti vienkārši. Vairāk bija arī jautājums par to, vai nebija kaut kā sevi jāpārvar un jāpārkāp pār savam ego vai kādam savam uztraukumam un bailēm sevi publiskot. Man lielā mērā palīdzās ar to, ka es jau biju iepriekš veidojis podcastu, un podkastā man bija tieši tāda sajūta, par ko es domāju, šis cilvēks arī vaicā, proti, kā pārvarēt to iekšējo pretestību. Un tā, ka es biju tikko sācis veidot svarīgo detaļu podcastu pie kaut kādas 2. vai 3. sērijas, es pieķēru sevi tādā momentā pie zinām uztraukuma, ka es domāju, es šeit cenšos cik vien varu, un tagad cilvēki publiski redzēs manas tādas vislabāko centienu rezultātus un visu to vērtēs un kritizēs un par to domās. Un tad es pie sevis tā kādu pusminūti pat uztraucos un nodomāju, tā būs. Un viss ar to arī mans uztraukums pārgāja. Līdz ar to, beigas par to neiespējams. Nebija man nekāda iekšēja pretestība jāpārkāpja. Un vispār, man liekas, ka šis te uzskats par to, ka tev kaut kāda iekšējā pretestība radīsies, nāk no aplamā uzskata, ka cilvēki par tevi domās baigi daudz. Padomā pats. Mums tepat Latvijā ir bijušas slavenības, par kurām tiek nopublicēti visādi tur kaut kādi kailfoto vai kuņu balītē, tur piedzērušies visu kaut ko smuļķīgu dara. Kaut kādi, tur pa politiķiem bijuši skandāli, kur viņi arī nofilmēti galīgi neglaimojošās situācijās. Un padomā par 2 lietām. Tad, kad tas viss aizšūmējās, cik daudz laika tu pats veltīji domām un sarunām par to video? Gan jau pāris dienu periodā bija tur sarunas, kur tas uzpeldēja, un tas arī viss. Padomā tajā pašā periodā iedomājies kādu vietu ar daudz cilvēkiem, krustojums pie Origo, vai kāds sastrēgums, vai pārbāsts lielveikals tajā laikā. Padomā, cik daudz no tiem cilvēkiem, kur iet cauri sev ikdienai, domā par šiem te kadriem, pa kuriem tur noplūst kaut kādi skandalozie video. Ļoti maz, ļoti maz. Līdz ar to tam uztraukumam un bailēm sevi publicēt, man liekas, nav praktiski nekāda pamata. Katrā ziņā iegūmi ir noteikti daudz vairāk nekā iespējamie zaudējumi.
Un vispār tāda sūrā patiesība jau ir, ka cilvēki par tevi domās daudz mazāk nekā tev pašam liekas, kā viņi par tevi domās. Tā tas vienkārši ir, un paldies par uzmanību.